Labdien, mans vārds ir Edgars Tavers. Esmu apvienotās Saraksts Saeimas frakcijas vadītājs un Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājs. Latvijas Zaļai partijai šogad aprit 35 gadi. Šo 35 gadu laikā mūsu galvenais uzdevums ir bijis iestāties par Latvijas zemi, par Latvijas tautu un Latvijas nākotni. Gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, un vienalga, vai tā ir mūsu galvaspilsēta Rīga, vai attāls reģions, attāls novads Latgalē, kas ir arī Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža, mums ir viens galvenais princips – turēt doto vārdu vēlētājiem. Un iestāties par saprātu ikvienā rīcībā. Vai tā ir zaļā politika, tad tur ir jābūt saprātam, nevis Eiropas uzspiestam, mistiskam, ideoloģiskam stāstam, bet saprātam. Vai tā ir drošība, pēc kā cilvēki tik ļoti ilgojās un jūtas neaizsargāti? Cilvēkiem jājūtas pasargātiem. Vai tā ir ekonomiskā drošība, lai cilvēkiem būtu darbs, lai cilvēkiem būtu resursi un sajūta, ka spējuši nomaksāt savus rēķinus arī tuvākos mēnešus un gadus, lai es varu plānot ģimenes pieaugumu, lai es varu plānot normālu cilvēka dzīvi. Un vai tā ir sociāla aizsardzība? Jo, ja gadījumā iestājas kādi negaidīti apstākļi, es esmu palicis bez darba spējām, lai es justos aizsargāts. Lai mani vecāki, kas ir pensionāri, būtu pārliecināti, ka viņi saņems atbilstošu pensiju, cieņpilnu pensiju. Vai tie ir jaunie vecāki? Vai tas ir bērnu piedzimšanas pabalsts? Vai tā ir izglītības pieejamība? Ikvienā lēmumā, ikvienā reformā ir jābūt saprātam. Tādēļ, godātie Latvijas ļaudis, jau 7. jūnijā pašvaldību vēlēšanas, un es aicinu nebūt vienaldzīgiem, es aicinu piedalīties. Es aicinu atdot savu balsi par tiem, kas ir pierādījuši, ka viņi tur doto vārdu. Es aicinu balsot par tiem, kuri parādījuši, ka viņi spēj paveikt darbus. Es aicinu nelemt jūsu vietā citiem, bet izdariet paši savu izvēli. Es aicinu piedalīties pašvaldību vēlēšanās 7. jūnijā. Es esmu Raivis Ragainis, Jānis Trupelnieks, Kristaps Zaļais, Valds Kārtiņš, Inga Priede. Mīju Tarā no Latvijas Zaļās partijas. Mīlestība, cieņa un pienākums ir ielikts mums šūpulī. Katra pienākums ir rūpēties par to, lai Latvija un tās cilvēks dzīvot labāk. Svētku laikā ģimenes sēžas pie Saeimas galda un katram nolauz tiek gabals no Kaladas kā mīlestības un ticības apliecinājums. Siguldas novads ir lielisks piemērs tam, kā stiprināt savus ģimenes un veidot sabiedrību, kas ieklausās savos iedzīvotājos. lai Mārupe mūsu valsts nekļūtu par bezpersonisku betonu mūru, bet gan dzīvīgu un iekļaujošu telpu, ir vajadzīgs līdzsvars starp ekonomisko izaugsmi un vides aizsardzību. Es uzņemos atbildību par saviem darbiem un vārdiem, jo tas saskaņā ar manu sirdsapziņu un pārliecību. Arī balvos šajā laikā mēs vērtējam, vai darbi ar vārdiem ir gājuši kopsolī. Tā ir mana un Zaļās partijas prioritāte. Atbalsts ģimenēm rada stabilitāti un veido gaišu Latvijas nākotni. Valstī būtu jāsako līdz šim piemēram un jāpaplašina piedāvājumu klāsts, lai visi bērni iegūtu vienlīdzīgas iespējas. Kopā veidosim vidi, kurā cilvēki ir aktīvi līdzardītāji, kas rūpējās par savu novadu, dabu viens otru. Mums ir jādara viss, lai attīstītu reģionus, lai mazpilsētās un pagastos tiktu atvērtas ražotnes, remontētas ielas un ceļi, piedāvāts dzīvojamais fonds, lai cilvēkiem nebūtu jābēg uz ārzemēm un lielpilsētām. Vairākus gadu desmitus esam cēluši Latvijas labklājību. Ikdienā to nenovērtējam, jo tas liekas pašsaprotami. Šobrīd saprotam, ka viss veidotais nav nekā vērts, ja cilvēkam nav drošības sajūtas par sevi un saviem tuvajiem. Vērtēsim novados un pilsētās padarīto jau tagad, lai īstajā brīdī pieņemtu pareizos lēmumus. 7. jūnijā izdariet savu izvēli. Neļaujiet citiem lemt jūsu vietā. Piedalieties pašvaldību vēlēšanās. Latvijas Zaļā partija kopā ar apvienoto Sarakstu.